Es pasūtīju kubiku metro dzelzi. Viņš tagad būs mans labākais draugs. Mēs dažādus piedzīvojumus veiksim kopā. Wow! Nu šis ir lietus mešs. Cik skaisti. Man patīk, kā jūs šīs lietas, bet... Kas notika ar manu kubiku? Ak, nē! Ko lai es daru? Es varu jums palīdzēt. Ak, tiešām? Sakiet kā? Tas, ka jūsu klubs ir sarūsējis. Es varu to risināt dažās sekundēs ar savu aparātu, bez maksas. Ak, tiešām. Nu lūdzu, meistars, uz priekšu ar savu darbu. Wow! Mans kubiks ir gluži kā jauns! Paldies, meistar! Nav par ko. Tagad rodas jautājums, kāpēc dzelzs sarūsēja? Tad, kad dzelzs sarūsēja, tajā piedalījās 3 elementi. Pirmais ir ūdens, H2O, kas ir lietus. Otrais ir dzelzs, pats kubiks, ķīmijā pierakst šādi. Trešais ir skābeklis, O2, kas ir gaisā. Tātad, kas notika pašā reakcijā? Tad, kad ūdens krita no gaisa, gaisā esošais skābeklis izšķīda lietus pilā, un, kad pila uzkrita uz kuba, pilā esošais skābeklis savienojas ar dzelzi un veidoja rūsu. Formulā var redzēt, ka dzelzs savienojas ar skābekli un ūdeni, veidojot dzelzs oksīdu jeb rūsu. Dzelzim oksidējot, skābeklis nozog 2 elektronus no dzelzs. Nu, kolosāli, tas ir tik interesanti. Bet tagad man jautājums, kā es varu aizsargāt manu kubiku no rūsēšanas? Es varu palīdzēt ar to. Kas jūs esat? Ko jūs darat manā mājā? Man nepatīk. Ko jūs ar manu kubiku izdarījāt? Kāpēc viņš ir zaļš? Krāsa izveido slāni starp dzelzi un apkārtējo vidi. Ja dzelzs nereaģē ar skābekli, tas nerūsēs un tas izskatīsies skaisti, jo tas ir nokrāsots. Nu man tagad ir skaidrs. Nu paldies, meistar! Jūs esat kolosāls!